Nu, tad ar uzvaru. Jā, ar uzvaru. Jā, pirmā uzvara ir, un kas mani visvairāk varbūt priecē šajā sakarā, ka komanda esot 2-0, nonākot 2-2, nesalūza, cīnījās līdz galam un beigās guva šos uzvaras vārtus. Man gribas teikt, ka komanda jau ar lielo burtu. Jā, es domāju, tas noteikti ir apsveicam, ka tā viss beidzās kā beidzās, jo tiešām vienbrīd spēlē likās, ka ir kaut kāds lūzums un psiholoģiski salūzīs puiši, bet es tieši pagājušais jau mēs runājam par to, ka man liekas, ka komanda sāk nobriest, tie puiši, kas komandā sāk nobriest viņi dēļ tā, ka viņas tomēr ir spēlējuši augstākā līmeņa hokeju un jau vairākus gadus, un līdz ar to viņi zina, ka 2-2 vai kad ielaižot 2 rips pēc kārtas, ka nav jāsalūst, ka vienkārši pašam mazliet jāsaņemās un jādara kaut kādas lietas savādāk, mazliet varbūt vienkāršāk. Un ir arī tas, ka ir, es jau tagad redzu, ka ir 2 tādas maiņas, kas var veidot spēles rezultātu. Par Sprukta maiņu mēs īpaši vairs, kā saka, pat nešaubījāmies, ka tā būs, un Indraša vārti to tikai apliecina, ka viņš jau ir iegājis šajā modelī. Arī Široko maiņa, kas arī vakar guvušos uzvaras vārtus. Jā, abās spēlēs 2 maiņas ir guvušas vārtus. Pirmajā spēlē bija Indraša Daugaviņš, šoreiz ir atkal Širokovs un Indraša atkal ar Redliku. Tā kā tev taisnība, man liekas, ir ļoti labi, ka mums ir 2 maiņas, kuras gūst vārds. Un tāpat laikā es gribu teikt, ka pārējie arī ir ļoti labi un neļauj pretiniekiem tur īpaši atpūsties. Un noteikti jāpieskarās. Es domāju, Ķēniņš nospēlēja ļoti labu spēli, jā, daudz. Viņš tāds ātrs spēlētājs. Daudz jau netrūk, ka viņš arī būtu atzīmējies ar gūtu vārtu gūmu. Prieks par visu komandu. Tā kā, un tu jau arī pieminēji, ka jebkurā gadījumā trešās maiņas, tādas labas trešās maiņas kontūras sāk veidoties, Bērziņš, Ķēniņš, teiksim, Meija, kas varētu būt, ja arī citās versijās. Katrā ziņā tas jau ir labs tāds pieteikums nākamajām arī spēlēm. Jā, es domāju, gan trešā maiņa, gan ceturtā maiņa arī tur štāls. Es domāju, viss ir kārtībā, viss saliks pa punktiem, jo ceturtajā maiņā arī varbūt nav jāspēlē tik daudz, bet tas spēles stils, kāds viņiem ir tur, Juris štāls, tas ir perfekts stils 4. maiņai. Tā kā es domāju, mums maiņu ziņā viss ir kārtībā un tiešām es uzskatu, ka arī Džeriņš ir kārtībā, nav obligāti tā, ka Bērziņš vai Džeriņš. Es domāju, tur trenerim nav īpaši galvas sāp. Un Kobajas kaut vai uznākot tur pāris epizodēm, viņš arī spēja varbūt sapurināt. Un Viņam ir savs uzdevums, viņš to uzdevumu paveic. Tā kā būtībā, man liekas, šobrīd katra maiņa, vismaz pagājušā spēlē, katra maiņa tos pozitīvās lietas, ko no viņiem gaida, viņi izdarīja. Un šoreiz, man liekas, vispozitīvākais, kas lielā mērā arī nosvēra spēli mums par labu, neviena noraidījuma. Spēlē pret Vāciju, kas tomēr tāda agresīvs hokeja spēlē. Tas tiešām bija labi, ka nebija noraidījuma, un bija labi, ka mēs paši izmantojām tos noraidījumus, ka vismaz vislabāk izmantojam to noraidījumu, kad vajadzēja gūt vārds, arī guvām vārds, un tas, protams, ir liels pluss. Kaut arī šajā ziņā, protams, tikai ar 3. piegājienu un tie pirmie 2 piegājieni labā vienā epizodē tur Sprukta maiņa bija ļoti spēcīga iespēja. Ļoti spēcīgi, ļoti teicam, tur spēlējām vairākumā un vācieši tur netika tajā vienā maiņā riktīgi netika galā, vajadzēja gūt vārds, neguvām, bet kopumā es domāju varējām redzēt to, ka mums ir augstāka meistarība un tas bija spēlē redzams, tas nospēlēja arī brīžam, man liekas, negatīvu lomu tomēr. Kādā ziņā tu domā? Es domāju, ka patiesībā pēc šī 2-0 un pēc tā, ka mūsu puiši jūta, ka viņi ir labāki, mēs zaudējām koncentrāciju un tas bija iemesls tam, ka vācieši panāca īstenībā 2-2 un gandrīz vai tiešām spēlēja labāk 2. trešdaļā, bet cepur nost 3. periodā iznāca puiši un parādīja, ka mēs tomēr esam labāki un tiešām arī pati spēle 3. periodā bija labāka. Par to koncentrāciju tieši es tev arī gribēju kā cilvēkam, kas hokeju zina no iekšpuses pajautāt, ko es ievēroju jau pirmās trešdaļas beigās, 2. trešdaļā, kas arī darīja bažīgu, ka bija nevis viena, bet vairākas epizodes, pat tāda epizožu virknes, kad ripa tepat blakus, mūsējam jāpaspēr 3 soļi, vācietim jāpaspēr varbūt 5 soļi, bet beigās pie ripas ir vācietis. Es domāju, tas bija tieši tas, ka mūsēji jūt, ka meistarībā viņi pārāki un sāka zaudēt šo koncentrāciju. Es domāju, ka mums viss labi iet, turpināsim spēlēt tādā garā, bet vācieši
mazliet vairāk sāka strādāt, vēl vairāk, ja, vai arī turpināja to savu iesākto darbu, mēs mazliet atslābinājāmies un tīri psiholoģiski, man liekas, arī emocionāli, kā saka, atslābinājāmies, un tas arī uzreiz pāriet uz kājām un uz rokām un uz visu. Es domāju, ka tikai un vienīgi koncentrācijas trūkums, un tas man mazliet satrauc, jo arī pirmajā spēlē zaudējām koncentrāciju dēļ šīs labās spēles, dēļ šīs pārliecības spēlējot pret krieviem. Bet no otras puses, es teiktu, ka Nolans īsti atslābināties neļauj. Liekas, it kā viņš tur tā gaužām flegmātiski kožļeni gremo uz soliņa, un mēs tā īpaši tur nekādas aktivitātes neredzam, bet mēs redzam, ka spēlētāji tiek nosēdināti malā, tiek mainīti maiņu virknējumi, tiek mainītas kaut kādas nianses arī spēles norisē. Tā kā, varbūt tanī brīdī uz soliņa tur mēs tik daudz neredzam, bet droši vien gan ģērtu vai pārtraukumos, gan arī tomēr, es domāju, viņš liek jūs spēlētājiem, ka es stāvu tie aiz muguras, es kontrolēju, ko jūs darat, un es tāpēc saku, puiši, kad izgājās trešdaļu, viss bija kārtībā. Tā kā, un pirmā uzvara ir, un tas jau ir dubults optimisms tam, kā Tieši tā. Būs labi.